Latvijā ar katru gadu kļūst vairāk saslimušo ar otrā tipa cukura diabētu. Ja vēl nesenā pagātnē ar to slimoja tikai pieaugušie, tad pēdējos gados aizvien biežāk saslimst arī jau bērnu un skolnieku vecumā. Palielinās arī to slimnieku skaits, kuriem cukura diabēts attīstās sakarā ar aizkuņģu hroniskiem iekaisumiem. Latvijas diabēta asociācija aktīvi risina jautājums, kas sekmētu diabēta pacientu aprūpu un ārstēšanu, diabēta saulaicīgu diagnostiku un profilaksi. Tā sadarbībā ar Latvijas ģimenes ārstu asociāciju rīkoja konferenci otrā tipa cukura diabēta terapijas aktualitātes 2014. Šogad mēs atzīmējam Latvijas diabēta asociācija 21. gada dienu. Mēs esam uz šo diabēta asociācijas un ģimenes ārstu kopīgi organizēto konferenci sagatavojuši daudz dāvanas. Mēs esam pirmo reizi realizējuši projektu bezmaksas avīzi cukura diabēts un veselība. Tad it kā divas daļas. Viena ir, kas domāta diabētam, un viena, kas ir domāta vairāk, varbūt skatoties uz profilaks, kam vēl nav varbūt tās diabēts. Avīzi krāsaina, 20 lapas, 30,000 eksemplārā bez maksas latviešu un krievu valodā. Avīze iznāks 2 reizes gadā. Mēs diabēta asociācija esam šīs avīzes dibinātāji. Ir redkolēģija, ir interesanti dažādi aspekti, ēdienu receptes, profilakse. Tas, kas ir diabēta pacientam un arī, kas zināmā mērā arī profilaksē. Cukura diabēta pacientu aprūpe ir ļoti svarīga. Vēl svarīgāk ir saulaicīga diabēta konstatēšana un ārstēšanas procesa uzsākšana. Tāpēc nozīmīgs jautājums ir ģimenes ārsta sadarbība ar endokrinologu. Daži ģimenes ārstu aktīvisti saka, ka šobrīd esošā situācija, ka pie endokrinologa var nonākt jebkurš diabēta pacients, nav pareizs. Un kā diabēta pacientu var aprūpēt paši ģimenes ārsti pilnībā no A līdz Z. Tas runā pretī absolūti visām tradīcijām un pētījumiem, kas ir veikti gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan arī Eiropas Savienības dalību valstīs, ka tā aprūpe, ko veids pie speciālista, tomēr ir daudz kvalitatīvāka. Otrkārt, viņa nav dārgāka, viņa ir kvalitatīvāka. Vai visi ģimenes ārsti spēs un varēs aprūpēt šos modeļus, nonākt pie speciālista, savlaicīgi savas kaitas neielaist? Tas ir ļoti liels jautāšanas zīme tiem, kas grib īstenot šo jaunās svēsmas, jaunos vējus. Pareiza cukura diabēta aprūpe ir ļoti svarīga, jo tieši tā nosaka cukura diabēta pacienta dzīves kvalitāti un dzīvot prieku. Mēs redzam, ka tie, kas izpilda un ieklausās un regulāri nāk uz kontrolēm, un daudz maz, es teiktu, daudz maz, jo nogrēkot var jebkurā brīdī norauties un kaut ko neizpildīt, bet lai tas nepārvēršas par to, ka tas ir hroniski un ikdienā. Tie, kas izpilda un tie, kas visu ievēro, var redzēt, ka tiem dzīves ilgums un dzīves kvalitāte ir daudz labāka. Un var redzēt, ka viņi ir arī paši daudz priecīgāki par to, ka viņi ir veselīgāki, viņi jūtās labāk. Ja cilvēks, kas jūtās visu laiku slikti, viņš saka, es visu laiku jūtos slikti, es eju pie ārstiem vai ne, bet bieži vien ir pazūd šī paškritika, kad es neievēroju to, ko man saka darīt, vai izdarīt, vai par ēšanas paradumiem, vai par tablešu regulāru lietošanu. Un tāpēc viņš jūtās slikti. Bet tiem, kam ir labi panākumi diabēta ārstēšanā, tie jūtas labāk, viņi vairāk optimāli, motivēti un viņiem ir mērķis dzīvē kaut ko vēl izdarīt. Jā.